es esmu Andris Kontāns, principā es pārstāvu, visticamāk var teikt, vairāk pārstāvu es sevi asociēju kā ar Latviju, nevis ar kaut kādu konkrētu novadu. Un ir viena lieta, kas ir tagad sākām cīnīties pirms vairāk kā gada, decembra vidū, un dotā mirklī esam nonākuši līdz tam, kad principā sapratuši tādu lietu, ka pa lielam administratīvā likumdošana tā īsti mūsu valstī nestrādā, un vispareizākais ceļš droši vien ir, es neteikšu, ka tas ir pareizākais, bet tas pēc sajūtām, kad tas ir konstitucionālais ceļš, respektīvi satversmes ceļš. Un tas, kas ir rakstīts satversmē, tas ir viens, bet ļoti daudz informācijas ir satversmes komentāros, 8. nodaļā par cilvēku pamatiesībām. Un tās ir mūsu cilvēku tiesības, sauksim to tā, nevis kā personām, bet kā cilvēkiem. Un par tām ir jācīnās un viņas ir jāizstāv. Tā kā ir ļoti daudz, teiksim, administratīvie regulējumi, kuri kaut ko regulē, bet principā ir arī tādi, kuri neregulē neko. Un šī gadījumā vēja parkus izmanto un arī pašvaldības. Principā viņi izmanto to visu ļaunprātīgi, jo pēc būtības būtu tā, ka pašvaldībai un atbildīgām amatpersonām būtu jāpieņem visi lēmumi, lai viņi atbilst, teiksim, valsts konstitūcijai. Bet pie mums, diemžēl, tas tiek apiets ar līkumu. Mēs esam vispār 30 gadus aizmirsuši, ka mums tāda konstitūcija vispār eksistē, un visu laiku mēs bāzējamies tikai uz kaut kādiem ES direktīvām, uz kaut kādiem ārējiem diktātiem. Un, principā, tā mūsu valsts suverenitāte ir tikai tik liela, cik stiprs ir mūsu mugurkauls, teiksim. Ja mēs locīsimies līdz visām rekomendācijām, tad principā būs tas pats, kas bija, teiksim, tādā pašā vienā savienībā lielā jau mēs bijām, teikt. Un šeit atkārtojas pilnīgs scenārijs 1-1. Tā kā mums ir jāapzinās savas tiesības, vienkārši un pa viņām jācīnās. Nu, jā. Es varbūt paturpināšu par šo, jo tā runāšana mums bija gaužām īsta konferencē. Bet tas, ko es gribu teikt, mēs esam izturējuši Ēdolē gadu, vairāk kā gadu. Mēs esam spējuši sameklēt sabiedrotos šeit pat Kurzemē, šeit pat Latvijā. Un šobrīd cilvēki tiešām ir, var teikt, pamodušies un ir gatavi aizstāvēt savas teritorijas. Un tas ir tas lielākais ieguvums šobrīd, ka cilvēki vairs nav vienaldzīgi. Un arī ļoti lielu paldies es gribu pateikt mūsu Ēdoles biedrības biedriem, kuri neatlaidīgi raksta institūcijām. Tas ir tas administratīvais ceļš, ļoti nepateicīgs ceļš, bez jebkādiem juristiem, uz ļoti lielu entuziasmu. Citreiz tas ir līdz pat pusnaktī pavada pie papīriem. Tāpat arī Andris ir izbūries cauri konstitūcijas tiem komentāriem, ja, jo mēs sapratām, ka ar to administratīvo vien būs par maz, jo pamats jau ir tās tiesības, kuras netiek ievērotas. Ja. Un šis ir tas, kas ir jāceļ gaisā, un mums ir jāpastāv par savām tiesībām, mums viņas ir jādabū atpakaļ. Un tāpēc mēs esam nolēmuši, mēs iesim līdz galam, un mēs nedomājam nevienu brīdi padoties. Paldies visiem! Osties bļauj, tik nepieļauj, jau šodien neparīt, mosties drosmei darīt.